kā iepazīties ar saules stariņu. Agri no rīta, kad rīts vēl pavisam tumšs, pelēns Pumpuriņš izrāpās no aliņas, kura atradās starp vecās dižās priedes saknēm. Viņš izstaipījās. Cik patīkams rīts! Izberzēja miedziņu no acīm un pilns iedvesmas sāka rāpties par aupjo koka stumbru augšup. Kāpiens jau nu nebija nekāds mazais, bet līksmai sirdī nekas nav par grūtu. Tur augstu sasniedz savu vismīļāko zaru, pelēns ar brīnuma sajūtu mazajā sirsniņā apsēdās. Lai gaidītu, kad pār kalna malu parādīsies saule. Ja tu, Pumpuriņ, mierīgi sēdēsi, tu varēsi sadzirdēt pirmo saules staru un saprast vissvarīgāko. Pumpuriņš tik ļoti gribēja saprast pašu svarīgāko. No kurienes radies šis mežs, saule, zvaigznes? No kurienes visa šī brīnišķīgā pasaule visapkārt? Kad mazais pelēns to jautāja zaķim, tad Greizats tikai nosprauslojās. Priekš kam tev tas jāzina? Man jāzina, kur zāle ir garšīga, kura ir indīga, un vēl kā paslēpties no ienaidniekiem. Kad pelēns cerēja atbildi uzzināt no vāveres kuplastes, tā atnez no saviem krājumiem lazdu riekas un teica: Ēd, Pumpuriņ, un uzreiz aizmirsīs visus savus muļķīgos jautājumus. Pat pelēna gudrais brālītis Rosīts nezināja atbildi uz galveno jautājumu. Labāk jau izzini dabas noslēpumus, viņš gudri pamācīja Pumpuriņu. Pats Rosīts zināja daudz dabas noslēpumu, kuras saknes visgaršīgākās, kuras lapas sadziedē brūces. Viņam patika bieži doties garos pārgājienos, vai uz tuvējo kalnu, vai uz ezeru. Viņš bija pavisam rosīgs pelēns. Bet, kad Pumpuriņš savu svarīgo jautājumu uzdeva trešajam brālim, vārdā Pankūciņš, tas tikai īgni atbildēja. Te labāk palīdz man iztīrīt mūsu mājvietu, mūsu brīnišķīgu aliņu. Citādi man visiem pašam jādara. Labi, Pankūciņš bija strādīgs, viņš cepa un vārīja un cepa berza un tīrīja un berza. Viņš kopa dārzu un gatavoja ziemai krājumus. Viņa gādīgajās ķepās pelēni vienmēr bija pāēduši. Un tā Pumpuriņš, gaidīdams saulēktu, bija tik dziļi iegrimis savās domās, ka pat nepamanīja, kā pirmais saules stariņš pieskarās viņa austiņām un melnajam, spīdīgajam deguntiņam. Bet tad viņi satikās. Ja kāds tai brīdī vērot pelēnu, tas šķistu, kā sastīndzis.
Te pēkšņi no lejas atskanēja mundrā rosīša balss. Ev, Pumpuriņ, vai tu kurls esi vai? Ejam panašķoties. Es vakar tādu zemeņu pļaviņu atradu, smaržīgas, garšīgas meža zemenītes. Sākumā Pumpuriņš jutās mazliet apjutis. Tad paberzēja purniņu un domīgs rāpās leju pie brāļa. Kad mazās ķepiņas sajuta zemi, Pumpuriņš apsēdās, atspieda muguru pret priedi un laimīgām actiņām paskatījās uz rosīti. Zini, ar mani notika brīnums. Pie manis atnāca saules stariņš. Nu gan atradi brīnumu, pasmējāt brālis, saules stars nāk katru rītu pie visiem dzīvniekiem, putniem un pat ziediem. Nē, tu nesaprati. Saules stars ieplūda tieši manī, un tad es kļuvu tik viegls, tā kā zeltains mākonis. Es viņam jautāju, kas tu esi? Viņš atbildēja, un kā tu pats domā? Tu esi maiga saules stīga. No maniem vārdiem viņš iemīdzējās vēl spožāk un sacīja, tieši tā, es vienmēr esmu tāds, kādu mani redz. Kāpēc tu neatnāc agrāk? Es tevi tā gaidīju. Es nācu pie tevis katru rītu. Tu taču to zināji, jo vienmēr steidzies mani satikt. Nu, tad es piebildu. Tu esi tik brīnumains. Tu spīdi no ārpuses, bet it kā būtu manī. Tev pietiek vietas manā sirdī, kaut arī esi lielāks par visu pasauli. Stariņš atkal iemirdzējās. Šos savus vārdus atceries labi. Es tevi nekad nepametīšu. Es tev parādīšu vēl daudz brīnumu. Tad tu mani pasauci, un es viņu vairs nedzirdēju. Klau! Rosītis aizdomīgi paskatījās uz Pumpuriņu. Tad, klausies, varbūt tu nejauši esi norījis to saules staru. Nē taču, es neko nenorīju, un pat runāju bez vārdiem. Es domāju, ka tas bija burvju stars. Rīt es viņam pajautāšu par pašu svarīgāko. Bet tagad nenākt par ļaunu iestiprināties. Un pelēni jautri smiedamies aizdiedza pēc zemenēm. Nu, viņa aizskrēja, aizdiedza, aizskrēja pēc visgaršīgākajām, smaržīgākajām, visgatavākajām, vissmaržojošākajām meža zemenītēm. Un tagad es pateicos, tev mīļais draugs. Iztēlojies šo brīnišķīgo pasaciņu pirms miedziņa, vai arī tad, kad tev tāds trauksmē nāks prāts, un tevī ienāks patīkams, dziļš, smaržojošs miedziņš. Un tu labi atpūtīsies. Un tagad uz labām sajūtām. Pelēnam Pumpuriņam ļoti garšoja meža zemenes. Un kādas ogas garšo tev? Uzraksti komentāros. Pumpuriņam būs ļoti interesanti palasīt, kādas vēl ogas ir garšīgas. Pasaku veidoja Aldis un Ilze Ķeviņi, video montāža Rūte Andersone.